Vija, vai tu vari padalīties ar savām spēka grāmatām, kuras tu ieteiktu izlasīt arī citiem? Pirmais, ko es varu tomēr pateikt, ko es ieteiktu sievietēm. Jo grāmatas, kas ir kaut kādā mērā veidojušas manu raksturu, noteikti tas ir vējiem līdzi. Manās rokās nonāca 30. gadu izdevums, kad man bija 18 gadi. Protams, toreiz man tā mīlestība likās pati galvenā. Un otrais es lasīju jau, kad man bija 30 gadi. Tad man jau Skarlata likās jau cita. Es grāmatā ieraudzīju citas lietas, bet visvairāk man šī grāmata deva, kad es to lasīju, kad man bija 50, un es redzēju to uzņēmēju spēku. Un kā lielie pārmaiņu laiki, tur varēja tiešām salikt kopā to, kā tas ir, ka tev tā iepriekšējā pasaule zūd, un tu sāc pilnīgi citādāka kļūt un citas lietas darīt, un kur ir tas spēks tajā tarā, tajā zemē, ja, un ka tu nemaz nezini, cik tu esi drošs sirdī. Terija Prečeta es patiešām uzskatu par ģēniju, ja viņš var radīt tādu sievietes tēlu. Šī ir 5 grāmatas. Pirmā ir šī mazā brīvā cilts. Man šī grāmata arī ir pasvītrot no vienas vietas. Es vispār grāmatas lasu tikai ar zīmuli. Ja nav ko pasvītrot, es tādu grāmatu nelasu. Man šeit ir no vienas vietas, pat es esmu pa otram lāgam gājusi un vēl ar sarkanu pasvītrojusi. Ja? Un kad paskatās, tad grāmatām ir arī tās ielocītās ausītes, tādas stūrīši. Ja? Lūk, šī grāmata, šeit ir tikai Tifānija vēl top, nākamās grāmatas tā ir iešana cauri arī nāves, mīlestības, nodevības, visiem jautājumiem. Ja? Ļoti dziļa, ļoti skaista, ļoti filozofiska. Un tad vīriešus mēs tā kā apbežojam. Ja? Es šo grāmatu esmu lasījusi ar milzu interesi, un arī šeit var redzēt, no vienas vietas ir nolocīti stūrīši, to es dodu saviem mazdēliem. Es saku, ka tā ir pretpote izsīkšanai. Šī grāmata ir neliela, bet te ir ļoti, ļoti būtiskas lietas iekšā, un tas ir tāds vīriešu ceļš. Un tad ir grāmata, kas ir vienkārši grāmata, te mēs nedalām vispār neko, tas ir katram šī grāmata palīdz, to arī var lasīt jebkurā vecumā. Un ja kāds domā, ka viņš zina, kas ir bezgalīgais stāsts, jo viņš kādreiz ir skatījies filmu, viņš ļoti maldās. Ja nebūtu iznākuši šī ļoti skaistā ilustrētā grāmata sakarā ar Emmas jubileju, es būtu palikusi starp tiem, kas nav izlasījusi. Grāmata vienkārši, labākais, kas var būt cilvēkam, ir jāizlas šī grāmata.